Sveiki, mīļie Miss un Misters Rēzekne sekotāji! Šodien ir projekta Miss un Misters Rēzekne dienas grāmatas 2. diena, un mēs atrodamies pie profesionāla un kvalificēta pirtnieka Arnolda Dralinga. Tad nu iesim palūkoties, kādas aktivitātes mūsu dalībniekus sagaida šodien. Kādas procedūras sagaida mūsu dalībniekus šodien pirtiņā? Šodien šeit pirtiņā dalībniekus sagaida vairākas procedūras, kas saistītas ar pirts lietām. Tātad pirts pēriens pa slapjo pirtī ar iepriekšēju izkarsēšanos, ķermeņa skrubītis, sausais pēriens, tas ir ārpus pirts robežām ar slotiņām un arī ar samuraju slotiņām, jeb bambusa slotiņām, un tējas dzeršana bez šaubām, kā arī iespējams ķermeņa pēc tam tālāka, teiksim, ieļošana. Varbūt pastāstiet, cik populāras vispār ir pirts procedūras Latvijā? Pēdējā laikā ir ļoti daudz pirtnieku apvienības pa Latviju izveidojušās, un ir vairāki tādi pirts novirzieni, jo aizvien vairāk ienāk tās vecās latviešu pirts tradīcijas mūsu sadzīvē, un varbūt tās pirts lietas, kas kādu laiku bija tik populāras, kad pirts tusiņi, jeb pirts kopā ar kaut kādām nevēlamām lietām, tad tagad cilvēki ir sapratuši, ka pirts procedūra tas ir, tā ir tiešām gan ķermeņa fiziska, gan garīga attīrīšana, un tā ir tāda procedūra, tāda, varētu teikt, atkarība no pirts jau ir radusies Latvijas cilvēkiem, kas ir ļoti veselīga atkarība, jo pirtī mēs tiešām attīramies un gūstam daudz pozitīvas enerģijas un daudz pozitīvu lietu, un tāpēc tagad tā pirts kļūst aizvien populārāka un populārāka. Un varbūt tieši par to iespēju uz veselību kaut ko sīkāk konkrētāk? Katrā gadījumā pirts ir tā vieta jau no seniem laikiem. Latviešiem tā bija tāda vieta, kur cilvēks gan piedzima pirtī, gan ļoti daudzas lietas, kas saistās ar cilvēka sadzīvi, notika pirtī. Cilvēki tur ne tikai mazgājās un tīrīja savu miesu un dvēseli, bet arī bija daudzas lietas, kas bija noderīgas sadzīvei, gan priekš alus kaltēja un veidoja iesalu, gan žāvēja gaļu, gan daudzas citas labas lietas, un liela daļa
cilvēku dzīves saistījās tieši ar pirti un pat teiksim, kādreiz savos laikos arī, teiksim, no cilvēka viņu aizvadot Kapu kalniņā arī patiesībā pēdējās procedūras notika pirtī. Tad visa senlatviešu dzīve notika saistībā ar pirti. Un es domāju, ka nevelti tagad šīs tradīcijas atkal atdzimst un pirts kļūst ļoti populāra, jo, padomājiet paši, ja, slotiņas visdažādākās, ja, malciņa, dabiska vide, priekš kam apmeklēt spā procedūras, ja var apmeklēt pirti un gūt tos pašus labumus, ja, gan izsildīt ķermeni, gan ar slotiņām iekšā ķermenī dabūt visas tās vērtīgās lietas, ko mēs vasaras vidū varam iegūt no šiem zaļajiem augiem, saklāt uz lāvas, dabīgo zāļu paladziņu, pagulēt šajos dabiskajos vitamīnos, uzņemt šo dabas enerģiju un tā tālāk. Es domāju, pirts tā ir tāda vieta, kur tiešām cilvēks gūst ļoti daudz, un es atkārtošos gan fizisku, gan garīgu enerģiju un piepilda sevi ar vērtīgām lietām un iegūst daudz veselības no tā visa. Liels paldies par interviju un par viesmīlīgu uzņemšanu. Sveiks, Juri! Kā tev patika šodienas pirtiņa un kādas procedūras tu izbaudīji? Šīs dienas pirts bija ļoti interesanti un tas bija kaut kas priekš manis nebijis. Mums bija tur pēršanās, dīki, skriešana vairāk pat jau. Un masāža arī mums bija interesanti diezgan. Skan jauki. Un kādas tieši zināšanas tu ieguvi, teiksim, kas ir jāievēro dodoties pirtī, pirms pirts, esot pirtī un pēc pirts? Pirms pirts nedrīkst 2 stundas ēst smagus ēdienus, kā arī lietot alkoholu. Pirts laikā nedrīkst strauji celties pēc visām procedūrām un vajag atslābināties un izbaudīt to visu pasākumu. Sveiks, Viktor! Esmu dzirdējis, ka tu nesen esi atgriezies no pirmā pasaules pirtnieku un spā čempionāta. Varbūt pastāsti, kā tev tur gāja? Šogad jūlijā Palangā notika pirmais pasaules spā un pirts čempionāts. Tajā piedalījās dalībnieki gan no Latvijas, gan no Lietuvas, Krievijas, Ukrainas. No Latvijas mēs bijām 2 dalībnieki, es kā pirts skolas pārstāvis un vēl viena meitene no Liepājas. Čempionāts bija interesants ar to, ka tas bija pirmo reizi pasaulē tāda veidā čempionāts, kad vajadzēja parādīt ne tikai pirtnieka meistarību, bet arī spā procedūras, un programma bija diezgan ilga, 40 minūtēs vajadzētu to meistarību sev parādīt. Kā tu tiki izraudzīts uz šādu lielu un grandiozu pasākumu kā pasaules čempionāts? Šogad 23. maijā notika 5. Latvijas pirtnieku meistarības skatē. Un skatē es dabūju 1. vietu par labāko enerģetisko pērienu. Un tāpēc no pirtsskolas vārdā es biju izvirzīts pasaules čempionātam. Ko tu ieteiktu mūsu Miss un Misters dalībniekiem un vispār jauniešiem kopumā, lai uzturētu savu veselību? Es ieteiktu nesmēķēt, nedzert un biežāk staigāt uz pirtiņu, jo pirts ir veselība gan garam, gan miesai. Mēs šobrīd esam kopā ar pirtnieci Inetu. Mēs mazliet jau paklausījāmies par to, kādu labu iespaidu uz veselību atstāja pirts, bet tas bija tieši tā kā uz fizisko veselību. Varbūt jūs varētu pastāstīt, kādu iespaidu pirts atstāja uz garīgo veselību? Jā, bez šaubām pirtiņa ir tā vieta, kur cilvēks attīrās ne tikai fiziski, bet arī garīgi. Un to cilvēkam palīdz izdarīt koki, lapas, ziedi, augi. Tāpēc ļoti svarīgi pirtiņā ejot,
pirtniekam kontaktēties ar pirtsmīli un prasīt, ko viņš īsti no tā pirts rituāla grib. Tas ir ļoti svarīgi. Un izejot no tā, tad pirtnieks arī, bet lielākoties pirtnieks tomēr sāk ar apses slotiņām. Jo cilvēkam pa nedēļu sakrājas rūgtumi, aizvainojumi, un dažreiz ir tā, ka no tiem nevar tā vienkārši ņemt un tikt vaļā. Un tad tiešām palīgā nāk apses slotiņa, jo tieši apse ir tā, kas palīdz tikt no visa negatīvā. Un tad jau skatoties no pirtsmīļa, vai nu meitene, vai nu puika, vai nu vīrietis vai sieviete, izvēlas arī slotu. Ozols tas būs tāds riktīgāks koks, karsts koks, jo lapas tiešām ozolam ļoti ātri sakarst un ļoti ilgi tur siltumu, tāpēc ozols ir tādu īstu vīru koks. Meitenēm atkal ir ļoti labi liepa. Liepa tāda mīļa, laba. Un ne tik karsta kā ozols, tāpēc meitenēm labāk liepa. Nu, ko vēl? Beidzot pērienu, protams, ļoti labi uztaisīt tādu stiprinošu pērienu tieši ar pīlādzi, jo pīlādzis ir tas, kas mūs aizsargā. Nereti Jāņos gan uz durvju ailītēm, gan kūtiņās, gan visur liek pīlādzīša krustus, un tieši tāpat ir arī pērienā. Ar pīlādzi vienmēr beidz pērienu, un mēs pitnieki taisam vēl tos eņģelīša spārnus, un tieši to mēs daram ar pīlādzi. Un tas stiprina mūsu pirtsmīļus, palīdz viņiem tikt galā ar visām grūtībām. Pēc tam ikdienā un dzīvē. Es vēl esmu dzirdējusi, ka ir dienas, kurās drīkstiet pirtī un kurās nedrīkstiet. Vai tā ir taisnība? Nu, ir gan tās dienas, jo nav jau nevienam noslēpums, ka mēs dzīvojam pēc mēnesis kalendāra. Ļoti daudz mūs iespēdo saule, bet ļoti daudz mūs iespēdo arī mēnesis. Bet, nu, gluži ieciklēties uz to kalendāru, nu, laikam jau arī nevajadzētu, jo, ja nu man brīvā diena sestdiena un es gribu braukt pie pirtnieka, lai viņš mani palutina, nu, vai tad es skatīšos kalendārā un sev tagad iestāsīšu šausmas, ir slikta mēnesis diena, es uz pirti nebraukšu. Viss dzīvo mūsu galvā. Ļoti labi ir arī strādāts ne tik labās pirts dienās, nu, to, ko kalendārs raksta, ka, nu, nav piemērota pirtī. Bet, ja tu paļaujies uz saviem spēkiem, paļaujies uz slotiņu un paļaujies uz Dievu, Māru, laimu, tad viss notiek ļoti labi. Lielas paldies pirtniecei Inetei par visām šīm zināšanām. Un tā projekta Miss un Misters Rēzekne 2. sērija ir beigusies. Lielas paldies medību centram Oksālis par iespēju dalībniekiem atpūtināt savu ķermeni un garu šajā vienreizējā vietā. Tiekamies jau nākamajā sērijā.